Aļona Kuratova ir enerģiska Krievijas pilsone, vada labdarības fondu Bērni Taurinīši, kas palīdz ar bulozo epidermolīzes slimajiem, kuriem arī viegli pieskārieni var radīt smagu traumu. Labdarības fonda sadarbība ar valsti ir apusēja. Valsts dod naudu fonda aktivitātēm, Kuratova publiski slavē Ukrainas iekarošanu. Да, новые территории – это для нас новый вызов, потому что мы в течение последнего года тесно коммуницируем там с медицинским сообществом, у которых огромный запрос на экспертизу. И сейчас мы получили грант от фонда президентских грантов как раз на реализацию этого проекта. Я думаю, что 2024 год будет поворотным с точки зрения подхода к таким пациентам на новых территориях. Kuratovas fondam ir līgums ar Krievijas veselības ministriju. Finansējumu atvēl arī Krievijas reģiona administrācijas. Tāpat Kuratova iesaistījusies prezidenta Putina izveidotajā labdarības fórumā Labestības loks, kuru vada ar Krievijas diktatoru pavēli ieceltais pareizticīgo mācītājs Aleksandrs Tkačenko. Fondu uzraudzības padomē Putins nozīmēs savu pilnvaroto bērnu tiesību jautājumos Mariju Ļvovu Belovu, kur reizē ar Putinu gaida Hāgas starptautiskais tribunāls par noziegumiem pret cilvēci organizēt bērnu izvešanu no okupētās Ukrainas daļas. You have all placed sanctions on you. The International Criminal Court has issued 2 arrest warrants for Russians, that is you and President Putin. They say there are reasonable grounds to believe that you bear criminal responsibility for illegally deporting and transferring children from Ukraine to Russia. Are you a war criminal? Точно что. Я мать. Kuratovas fondam ir kopīgas programmas ar prezidenta administrācijas sanatoriju Krimā. Putins arī atzinīgi novērtējis Kuratovas izstrādāto Krievijas nekomerciālo организацию digitalizācijas проекту. Мы подали тогда заявку тоже в фонд президентских грантов, и я до сих пор им признательна, что они нам поверили. Да, и мы сделали продукт, который реально не имеет аналогов в мире. Krievijas varas iestādes izmanto Kuratovu arī sabiedrības saliedēšanas pasākumos. Viņi ir bijusi Krievijas sabiedriskās palātas locekli. Šī organizācija piedalījās pseido-referendumu rīkošanā iekarotajos Ukrainas apgabalos. Kuratovas labdarības organizācija ir arī privāti ziedotāji. Viņi pat lepojas ar $1 miljonu dotāciju no oligārha Ališera Usmanova. Ir iesaistījusies Vladimira Potāņina labdarības fonda apmācības programmās. Un kopš pērnā gada sabiedriskajai organizācijai Bērni Taurinīši ir jauns sadarbības partneris Krievijas uzņēmums Olenfarm Rus, kas ir meitas uzņēmums Latvijas akciju sabiedrībai Olenfarm un nodarbojas ar olēnē ražoto zāļu tirgošanu Krievijā. Par Olenfarm sadarbību ar Bērni Taurinīši liecināja ieraksts mājaslapā Olenfarm.ru. Tur izskaidrots, ka Olenfarm palīdz vākt šai organizācijai ziedojumus, izmantojot speciālu zāļu marketinga sistēmu Doktoru akadēmiju. Šo izglītojošo programmu radīs uzņēmums Olenfarm kopā ar Krievijas jauno medicīnas speciālistu asociāciju. Olēnas zāļu ražotāju no pērnā gada septembra vada bijušais veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Juris Bundulis. Viņam vēlējāmies jautāt par Krievijas meitas firmas sadarbību ar Maskavas organizāciju Bērni Taurinīši. Labdien, Bunduļkungs, Ants Kūpols! Es gribētu jums ekspresi jautājumu, varbūt esat lietas kursā par vienu Olenfarm jautājumu. Par to, kā izvēlās Krievijas... Bet es jums varētu iepazīstināt ar savu jautājumu, pēc tam jūs apdomājat, varbūt rakstiski vai kaut kā mēs sarunājam interviju par Krievijas meitas uzņēmumu darbībām. Es jums tomēr gribētu pastāstīt, par ko es jums gribētu prasīt. Uzrakstiet, lūdzu. Man polīti ir jāuzstājās, tāpēc uzrakstiet, lūdzu. Par to, kā izvēlēties sabiedriskās organizācijas Krievijas meitas uzņēmumus. Uzņēmums jau iepriekš saņēmis publiskus pārmetumus par tirdzniecību ar Krieviju kara laikā. Pēc publikācijas sērijas Jauns LV jau vairāk kā mēnesi nav pieejama uzņēmuma Olenfarm Rus mājaslapa. Par savu komercpraksi ar agresoru valsti koncernu vadībai ir bijušas arī sarunas veselības ministrijā. Un viņi man parādīja, un viņi ir gatavi iet publiski un pateikt, ka viņi kopš kara ir ļoti būtiski tik samazināt to eksportu, un viņi turpinās daži gadu laika pilnīgi apturēt. Savā 2022. Gada pārskatā uzņēmums raksta, ka pieņems lēmums likvidēt meitas sabiedrību Krievijā. Ir pagājis gads, un tieši otrādi. Krievijas uzņēmuma Olenfarm Rus apgrozījums 2023. gadā ir kāps par 23% un sasniedz 7,7 miljonus eiro. Peļņa kāpus gandrīz 3 reizes, un pērn bija 500 000, jeb 55 miljonu rubļu. Ar to droši vien, kad jums ir ieteikums, tad tikai klausīties, bet arī pārbaudīt, ko jūs saka. Jā, nē, tas ir fakti, es piekrītu. Jā.
Par to, lai Eiropas zāles varētu Krievijā nonākt netraucēti, kā izrādās, rūpējas jau iepriekš pieminētais Krievijas prezidenta fonda labestības lokas vadītājs Kačenko, ar kuru kopā strādā Olain Farm sadarbības partneri no labdarības organizācijas Bērni Taurinīši Kuratova. В марте месяце мы видели обеспокоенность фармдистрибьюторов, которые в период момента скачка цен отказывались подписывать контракты. Когда закрывались границы, когда вводили санкции, им приходилось продумывать пути изменения логистических схем. И, конечно же, мы испытали на себе ряд сложностей. Но по итогам практически ни один из производителей не отказался поставлять в Россию лекарственные препараты. Эти проблемы решаются. Вот Афнофонд предлагает неимоверные усилия для того, чтобы перерывов в лечении не было. Olain Farm saknes Krievijā ir dziļāks nekā līdz šim tika uzskatīts. Uzņēmums ne tikai tirgo zāles, bet ir arī maksājis Krievijas uzņēmuma par savu ražoto zāļu preču zīmi, kas, kā izrādās, tam nav piederējusi. Šonadēļ prokuratūra uzrādīja apsūdzību bijušai Olain Farm valdes loceklei Milānai Bilēvičai, kur tur aizdomās par krāpšanu ar uzņēmuma akciju tirgošanu. Savu vainu uzņēmēji neatzīst un atceras, kā viņas laikā tika ražotas zāles ar Krievijas uzņēmumu piederošu preču zīmi. Un tad es pētīju īstenībā, kam kas piedara, un varu teikt, ka tā brīža situācija es konstatēju, ka īstenībā uz dažām preču zīmēm īpašuma tiesības nepiedara rūpnīcai, bet citiem subjektiem, kas reģistrēti Krievijā. Krievijas iebrukums Ukrainā un pārpildītās ievainoto zāldātu lazarets ir radījis papildu pieprasījumu pēc zālēm. Olainai ražotie nervu nomierinošie līdzekļi var būt divējāds pielietojamības medikamenti. Tie var iedrošināt Krievijas karavīrus doties kaujā, uzskat bijušais Olain Farm akcionārs Agris Auca. Olain Farm ir kritiski atkarīgs no sava eksporta, kur viņi turpina milzīgā apjomā uz Krieviju, Baltkrieviju. Olain Farmam ir 5 vai 6 galvenie preparāti. No tiem varbūt svarīgākais ir Nofens, agrāk pazīstams kā Fenibuts. Manā skatījumā duālās lietošanas preparāts. Tas ir psihotropais līdzeklis, kurš noteikti var tikt izmantots arī militārajos spēkos, karavīru kaujas spēju celšanai dažādā veidā. Tajā viņas var turēt saitītē no turēt. Es domāju, ka viņi arī ir turēti gan eksporta ziņā, gan pēc tam norēķinu ziņā. LTV raidījumā 1:1 uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Jānis Buks pauda pārliecību, ka Olainai ražotās zāles pie Krievijas zaldātiem nenonāk, taču to nav iespējams pārbaudīt, jo Krievijas armijas zāļu iepirkums ir slepens. Krievijas reģiona administrācijām ir atļauts iepirkt zāles pastāvīgi. Turklāt zāles fronts līnijā var nonākt arī nejauši. Aptiekās Krievijas Z-Patriot rīko zāļu vākšanas akcijas. Коробки добра установили в поселковых аптеках. В них люди оставляют медикаменты для ребят, которые сейчас на передовой. И хочется им помочь, чтобы они хотя бы ни в чем не нуждались, потому что они стоят за нас, за нашу родину. Сначала СВО на Донбассе и освобожденных территориях побывали тысячи волонтеров, в том числе из Югры. Ребята, мы за вас молимся, мы за вас переживаем. Ждем вас и, конечно, работаем в тылу. Если ты будешь работать 48 часов, то фронт будет понемногу, но продвигаться, правильно? Да. И сегодня мы получили всегда медикаменты. Решение помочь фронту приняла руководитель аптечной сети. Фонд развития Тамбовщины составил список необходимых медикаментов, и аптеки сформировали заказ на сумму в несколько сотен тысяч рублей. Vai jūs esat prasījuši, vai viņi snieguši kādas garantijas, ka viņi nepiedalās Krievijas valsts iepirkumos, vai viņi nepiegādā zāles Krievijas armijai? Kā es saprotu, vismaz, ka es saprotu to zāles, ko viņi tādu, nav tādu būtiski priekš armijas. Tādas nav. Es tā saprotu. Neofens baigi forši zaudātiem iedzer un iet un neuztraucās par rezultātiem. Es domāju, ka fenobebrataļi viņš nomirinoši. Nu, tieši tā. Viņš vairāk uz to. Es nezinu, vai viņš var lietot kā kara laika. Jebkurā gadījumā es negāju tik detalizēt par katru produktu, jā, protams. Viņi var garantēt, vai tā produktu, kur tagad nākamā 2 gadi vai nākamā gada sūtīt, vai Krievija nedod armiju, kurš to var kontrolēt no viena pusē. Uz nemelo rakstiskajiem jautājumiem uzņēmums tā arī neatbildēja un atstāja mūs neziņā, kādēļ no tūkstošiem labdarības organizāciju Olain Farm bija jāizvēlas tieši tā, kas vistuvāk Kremļa zvaigznei.